Video ieraksts ir veltīts kapitālisma norietam. Šajā materiālā mēs runājam par kapitālisma bojāeju, par kapitālisma perioda izbeigšanos. Tātad runa ir par sociāli ekonomisko formāciju, par jaunas sociāli ekonomiskās formācijas veidošanos. Demografiskā pārēja, demografiskie procesi atsaucās, saprotams, vispusīgi uz cilvēku dzīvi, uz cilvēku likteņiem. Tajā skaitā arī uz sociāli ekonomisko formāciju likteniem. Mēs zinām, ka iepriekšējā demografiskā pārēja radīja pilnīgi jaunu cilvēces vēsturē sociāli ekonomisko formāciju, sociālisma iekārtu. Mums sociālisma iekārta asociējas ar Austrumu Eiropu, ar Krieviju, arī ar Latviju, ar padomu laiku, taču principā socialistiskā iekārta tikpat labi funkcionēja arī Rietumu pasaulē. Tas nekas, ka mēs lietojam atklāti šos terminus, kaut gan tas arī nav tā 100%, jo ir dažādas sociālisma mācības un socialistiskās partijas rietumu kapitalistiskajās zemēs, jeb kapitālisma sociāli ekonomiskās formācijas zemēs. Mēs zinām ļoti labi, ka socialistiskie principi funkcionēja visā rietumu civilizācijā, pateicoties demografiskai pārējai 19. gadsimtā. Austruma Eiropā uzvarēja proletariāts, un proletariāts tika auklēts, un proletariāts visu nosacīja, un socialistiskā sistēma tika realizēta ar proletariātu rokām. Rietumos tāpatās dominēja, tas pats proletariāts dominēja vidusšķira un tam līdzīgi. Valdošā elite, kapitalistiskā iekārta kalpoja faktiski sociālai plašākai šķirai, jeb, kā teikt, tā bija tādas maskēta faktiski sociāli ekonomiskā formācija ar nosaukumu kapitālisms. Austruma Eiropā bija sociālisms, tur bija kapitālisms, taču principā tā bija viena un tā pati izpausme un saistīta ar vieniem un tiem pašiem noteikumiem. Kas vēl ir jāsaka šodien runājot par kapitālismu? Kapitālisms pirmo reizi cilvēces vēsturē ir sasniedzis, kā teikt, savas fiziski iespējamās robežas. Šodien kapitālisms aptver visu planētu, visus planētas iedzīvotājus. Un tas jau ir viens no tādiem pirmajiem un viens no būtiskākajiem kritērijiem, kādēļ nākas runāt par kapitālisma galu, par kapitālisma norietu, par to, ka šī sociāla ekonomiskā formācija noteikti apstāsies un noteikti transformēsies kādā citā sociāla ekonomiskā formācijā, par kuru mēs šodien principā neko vēl nezinām un par kuru saruna šodien ir sākusies, bet viņa vēl ir ļoti, ļoti tāda vārga sarunai. Kapitālisms nevar pastāvēt bez savu robežu nemitīgas paplašināšanas. Mēs zinām, ka kapitālisma viens no tādiem pamata dzinēju spēkiem ir tirgus palielināšana, preču noieta palielināšana, ražošanas pieaugums, un kas, protams, saistīts ir ar preču realizāciju. Šīs robežas ir sasniegtas šodien līdz galējai, kā teikt, tādai iespējai visas planētas mērogā. Ar citplanētiešiem mēs vēl nespējam tirgoties un vispār nezinām, vai viņi ir, vai viņi nav šie citplanētieši. Kapitālisms ir tāda sociāli ekonomiskā formācija, kurai ir uzspiestas, jeb kuras, kā teikt, robežas nosaka pati šīs formācijas būtība. Kapitālisms ražo preces un pakalpojums nekā vairāk, nekā cilvēki var patērēt. Tā ir viena no kapitālisma tādām nelaimēm, jeb kā jau es teicu tikko, šiem iekšējiem nosacījumiem, kapitālisma iekšējās struktūras elementiem. Kapitālisms ražo, un kapitālisma mērķis ir ražot vairāk un vairāk, nekā ražot vairāk, nekā var patērēt. Cilvēces vēsturē mēs zinām, ka kapitālisma sociāla ekonomiskā formācija ir pirmā formācija, kura ražo vairāk nekā var cilvēku patērēt.
Pirms tam cilvēci vienmēr dzīvoja, un rietumu civilizācija tajā skatā, vienmēr dzīvoja, ražojot tikai tik daudz, cik var pati patērēt. Kapitālismam vienmēr ir vajadzīgi jauni tirgi. Tas ir otrs tāds atsevišķs nosacījums, iekšējās struktūras elements kapitālisma formācijas pastāvēšanā. Vajadzīgi jauni tirgi. Šodien tie tirgi ir jau aptvērti visas planētas mērogā, kā mēs jau runājam. Kapitālisma pamatā ir peļņa. Kapitālisma pamatā ir peļņa. Ja nav peļņas, tad nav arī kapitālisma. Mēs zinām, kā šodien ir ar peļņu un kas notiek reāli šajā ziņā, un līdz ko nav peļņa, izbeidzās faktiski visa mūsu dzīve, mūsu attīstība, kā mēs sakām, un tam līdzīgi. Kas ir noticis reāli aizvadītajā pārejas posmā, aizvadītajos dažos gadu desmitos? Varētu teikt tā, no 90. gadiem kapitālisms aptver visu planētu. No 90. gadiem kapitālisms aptver visu planētu tīri teritoriāli, tīri fiziski. 90. gados kapitālisms izsmēla arī tas, ko var dēvēt par laika perspektīvām. Ko nozīmē laika perspektīvas? Laika perspektīvas nozīmē to, ka privātpersonas un valstis paņēma kredītus daudzus gadu desmitus uz priekšu. Un iztērēja, savu laiku gadu desmitiem uz priekšu. Mēs Latvijā arī ļoti labi zinām, ka mēs savus kredīta parādus maksāsim, kā es saku, līdz pasaules galam. Vēl daudzas turpmākās paudzes noteikti būs saistīts ar šiem kredītiem. Kapitālisma, šī nelaime, šī izsmeltība, laika perspektīvas izsmeltība attiecas ne tikai uz Latviju, uz Austrumu Eiropu, viņa attiecas uz Amerikas Savienotajām valstīm, uz Eiropu. Mēs zinām, kas šodien notiek saistībā ar Kipru. Tā arī ir šī laika izsmeltība, laika perspektīvas izsmeltība, un tā arī ir tāda pazīme, kas liecina par kapitālisma norietu. Kas vēl ir jāsaka? Lai saglabātu kapitālismu, ir izsmeltas visas iekšējās rezerves. Kāds ir šīs iekšējās rezerves? Piemēram, viena no tādām iekšējām rezervēm ir saistīta ar preču tehnoloģisko brāķi. Ieprogrammējot jau manā telefonā to, ka viņš būs jāpērk jauns pēc zināma laika un neko nevar vairs darīt. Iekšējais tehnoloģiskais brāķis. Arī šī lieta ir izsmelta un, kā uzskata speciālisti, vairs nenes kapitālismam nekādu peļņu, un šeit arī ir jau kapitālisms ir nonācis līdz pēdējai robežai, kā mēs sakām. Vēl ir viens moments, mākslīgo vajadzību stimulēšana, radīšana arī neko nedod. Mēs zinām, ka aizvadītajos gadu desmitos tika veikti dažādi pasākumi, lai mākslīgi radītu kaut kādas jaunas vajadzības. Radītu vajadzību pēc kaut kā tā, bez kā cilvēcei dzīvojusi daudzus gadu tūkstošus. Un vienmēr ir dzīvojis faktiski līdz šodienai. Arī šīs, šo vajadzību radīšanas nenes nekādus lielus ienākumus. Un šeit netiek saskatīts arī nekādas perspektīvas, runājot kopumā par sociāla-ekonomiskās formācijas saglabāšanos. Kas vēl ir noteikti jāņem vērā, runājot par kapitālisma iespēju izsmeltību? Proti, jaunas paudzes tehnoloģijas rada vēl lielāku bezdarbu un arī mazina patērēšanu. Jaunās tehnoloģijas rada bezdarbu. Tas ir ļoti, ļoti jūtams, jo tehnoloģiskā attīstība rada darba roku nevajadzību, cilvēki paliek bez darba, un viss tas rada milzīgas jaunas problēmas. Kas vēl ir noteikti, šo jauno tehnoloģiju radīšanu mazina arī patērēšanu. Tādu secinājumu ir izdarījuši kopumā speciālisti. Kas vēl ir noteikti jāsaka, runājot par to, kas ir noticis reāli? Kapitalistisko likumu pārkāpšana.
Tā arī ir parādība, kas norāda kopumā par visas šīs formācijas iekšējo degradāciju, iekšējo sabrukumu. Kāda pati šī formācija jau ignorē savus likumus, ignorē tos likumus, tās likumsakarības, uz ko ir balstījusies vienmēr, un kas faktiski ir pamatā šai sistēmai, šai sociāli ekonomiskai formācijai. Nu, kādi ir tie likumi, kurus mēs šodien ignorējam? Nu, pirmais un viens varbūt no visbūtiskākajiem likumiem ir, protams, naudas drukāšana. Nu, tiek uzskatīts, ka Amerikas Savienotajās valstīs dolāru drukājamā mašīna, kā teikt, strādā nepārtraukti 24 stundas. Protams, ka ir tur informācija dažāda, viņa tiek slēpta, bet ir zināms, ka nesen amerikāņi atkal kādu laiku viņi pārtrauc drukāt, bet atkal ir ieslēgta mašīna un viņi drukā naudu. Tā nerīkojās kapitālismā nekad. Kapitālisms vispār balstījās uz ļoti stingru, kā teikt, tādu ievērošanu vēl 20. gadsimtā un 20. gadsimta otrajā pusē, un viens no šodienas lielākajiem naudas drukātājiem pat publicēja rakstu. Es lasīju vēl nesen šo rakstu, kurā viņš ļoti, kā teikt, normāli runā par to, ka jābūt ir katrai precei naudas segumam, zelta segumam, un ka naudas drukāšana ir nenormāla parādība. Kāds vēl ir likums pārkāpts? Valsts parādu palielināšana. Valstī nedrīkst būt parādi, tur, ka teikt, budžeta deficīts un ekonomisti zina, kāds procents drīkst būt un ir pieļaujams un kad vēl var, kā teikt, normāli valsts funkcionēt. Bet ja šī norma tiek pārkāpta, valsts nevar funkcionēt un valsts sabrūk. Šodien Kipra par to runā un uztraucās. Valsts parādu palielināšanās šodien rietumu civilizācijā ir sasniegusi katastrofālu līmeni, un neviens nezina, kā no tiem parādiem tikt vaļā. Tā ir kapitālisma likumība. Tas ir viens no kapitālisma likumiem, kad ir jādzīvo samierīgi, saprātīgi, un nedrīkst būt izdevumi lielāki nekā ieņēmumi, jo tas principā ir tas viens un tas pats. Kāds likums vēl ir, kā teikt, tiek ignorēts? Biznesa parādu pāradresācija valstī. Biznesa parādu pāradresācija valstī, jeb nodokļu maksātājiem. Nu, mēs arī to Latvijā izjūtam, jo mēs maksājam par dažādu biznesmeņu parādiem, maksājam ar savu nodokļu naudu. Tas attiecās galvenokārt uz bankām. Tā tas ir arī pārējā kapitalistiskajā pasaulē, jo tā tas agrāk nebija, un kapitālisms vispār to neatzina, un par to rakstīja kapitālisma formācijas teorētiķi jau sen, un viņi, kā teikt, visu to ļoti, ļoti labi saprata, un ļoti labi un aktīvi brīdināja, ka tā nedrīkst rīkoties. Kas vēl ir jāsaka, kas ir reāli noticis un kas liecina par kapitālisma norietu? Izbeidzās iespēja ražošanu pārcelt uz austrumu, kā teikt, sāži, uz Ķīnu un citām tā reģiona zemēm. Tas bija viens no kapitālisma glābiņiem jau no 80. gadu beigām. Šī lieta arī izbeidzās, jo austrumu zemes sāk pašas attīstīties, austrumu zemes palielina algas, palielina nodokļus, austrumu zemēs attīstās inovācijas, viņas pašas jau izgudro jaunus produktus, izgudro jaunus, kā teikt, jaunas preces, un rietumu kapitalistiskajām zemēm arī šī iespēja saglabāt sevi tagad ļoti strauji izbeidzās. Austrumu valstīs palielinās iekšējais tirgus, un, teiksim, Ķīnai, Indijai ar miljārdiem cilvēku lielu iekšējo tirgu, viņiem ir milzīgas perspektīvas attīstīt savu iekšējo tirgu un dzīvot, uzplaukt un tā tālāk. Kas notiek tagad, runājot par kapitālisma likteni? Nu, uzskata, ka no 2009. gadā īpaši rietumi jau sāk atklātu sarunu par kapitālisma norietu.
Tas ir tāds jauns pavērsiens no 2009. Gada. Krīze un viss tas, kas notiek rietumu civilizācijā, veicināja šo atklāto sarunu par kapitālisma norietu un par postindustriālisma un neoliberālisma krahu. Tā ir saruna, kas ne visur tiek veicināta un ne visur tiek slavēta, bet principā viņa jau pastāv. Viņa pastāv drosmīgās aprindās, valstīs, kuras nebaidās teikt taisnību, bet principā šī saruna jau pastāv. Saprotams, ka ir arī tā, ka šo sarunu cenšas noklusēt un ne visai vēl aktivizē, bet pamatā var droši teikt, ka saruna par kapitālisma norietu ir sākusies. Tāda godīga, atklāta saruna ir sākusies. Mēs saprotam, ka citādi tas arī nevarēja būt, jo demografiskā pārēja, šis milzīgais planētas iedzīvotājs skaits noteikti radīs jaunu sociāli ekonomisko formāciju. Kā jau es teicu, mēs nezinām, kā viņu nosaukt un kāda viņa būs, bet mēs, protams, ļoti labi saprotam, ka dzīve mainās. Dzīve uz planētas mainās un mainās līdz nepazīšanai, līdz pilnīgi kaut kam radikāli jaunam, kas mums ir svešs. Kas vēl ir noticis tagad runājot par kapitālisma norietu? Austrumu sāža kļūst par inovāciju zemi, par inovāciju teritoriju. Kur atrodas ražošana, tur arī attīstās inovācijas. Tā arī ir jauna atziņa, jauns novērojums, priekš rietumiem ļoti rūgts novērojums, jo rietumi ļoti pašapzienīgi jūtas vēl nesen, domājot, ka, lai viņi tur ražo un strādā par lētu samaksu, ražo mūsu preces saskaņā ar mūsu, skicēm, saskaņā ar mūsu licencēm un tā tālāk, ražo mūsu izgudrotās preces, lai viņi ražo, veic melno darbu. Mēs šeit rietumos, balto cilvēku zemēs, mēs gudrosim jaunas preces, nodarbosimies ar zinātni, pilnveidosim tehnoloģijas, radīsim inovatīvus produktus. Mēs priecājamies par tādu iespēju un par tādām perspektīvām. Tagad aizvadītajos burtiski dažos gados ir saprasts, ka tas tā nebūs. Un, jo tagad ir pilnīgi skaidrs, ka tās teritorijas, kurās notiek reālā preču ražošana, attīstās arī atbilstoši šai reālai preču ražošanai. Proti viņās pilnveidojās izglītības sistēma, uzlabojās izglītības sistēma, pilnveidojās kadru profesionālā sagatavotība, attīstās zinātne attiecīgi un galu galā veidojas un tiek izstrādāti jauni produkcijas veidi, jeb notiek plaša inovatīvā darbība. Visspilgtākais piemērs šodien ir, saprotams, Ķīna. Mēs Latvijā varam kalpot pretēji raksturu piemērā. Mums nav ražošanas, vairs nekas netiek ražots, un mums vairs nav arī ne zinātnes, ne izglītības, ne kadri, ne vispār spēja strādāt un inovatīvi kaut ko dot. Tā ir tāda jauna likumsakarība, kas tiek izprasta sakarā ar kapitālisma problēmām, ar kapitālisma norietu. Naivi bija cerēt, ka mēs darīsim smalkos darbus, nodarbosimies ar smalkām lietām, bet austrumu sāžā tikai darīs melnos darbus. Ja. Ko darīt? Tāds varētu būt jautājums, lai saglabātu kapitālismu ekonomisko formāciju un lai turpinātu mēs dzīvot tā, kā mēs esam dzīvojuši vismaz no kādā 18. gadsimta. Atbildot uz šo jautājumu, ko darīt, ir jāņem vērā, kādas ir mūsu iespējas. Viena no tām, un varbūt arī viena no vissvarīgākajām iespējām, jeb citiem vārdiem sakot, faktiski neiespējām, ir tā, ka ražot lētākas preces nav iespējams. Ražot lētākas preces mums šodien nav iespējams. Tāpat tās nav iespējams samazināt nodokļus.
viss tas ir saistīts ar sociālām programmām, ar to sociālismu, par ko es runāju pašā sākumā. Likt pirktu, kā teikt, lētākas preces šodien un nomainīt šīs lētās preces ar dārgākām precēm. Rietum cilvēki nav gatavi. Rietum cilvēki, kā teikt, kur ir jau izlutināti ar lētajām Āzijā ražotajām precēm, šodien nav gatavi pirkt dārgākas preces. Nu, kas vēl ir jāņem noteikti vērā, atbildot uz jautājumu, ko darīt? Lai atjaunotu ražošanu rietumos, ir jāatjauno arī visa infrastruktūra, citiem vārdiem sakot. Jāatjauno ir inženieru sagatavošana, kvalificētu kadru kontingents ir jāatjauno. Tie ir pilnīgi jauni uzdevumi rietumu civilizācijai, jo rietumu civilizācijā ir izveidojusies pakalpojumu ekonomika. Pakalpojumu ekonomikai nav vajadzīgi inženieri, nav vajadzīgi kvalificēti strādnieki. Pakalpojumu ekonomikai, kā mēs zinām, ir vajadzīgi cilvēki ar augstāko izglītību, jeb, kā mēs jau runājām, ar augstākās izglītības dokumentiem, kurus darba devēji ir gatavi laist komunikācijā ar klientiem. Kas vēl ir ļoti svarīgi, ņemot vērā par perspektīvām? Transnacionālās korporācijas šodien ir izveidojušās un ieņem ļoti tādu drastisku lomu rietumu civilizācijā. Transnacionālās korporācijas nav gatavas aizstāvēt valstu intereses, viņas nav gatavas aizstāvēt kapitālisma formācijas intereses vispār. Un, kā teikt, kalpot valsts interesēm. Transnacionālās korporācijas ir tāds jauns monstrs, kuru arī var uzskatīt par kapitālisma norieta faktoru. Protams, šīs transnacionālās korporācijas cieš no visa tā, par ko mēs runājam. Taču kapitālisms, faktiski kapitālisma ekonomiskā formācija vienmēr ir balstījusies uz valsti, uz valsts institūtu. Valsts institūts vienmēr ir bijis galvenais, kā teikt, kapitālisma organizatoriskais instruments. Naivi ir iedomāties, ka tikai sociālismā valsts ir galvenais instruments. Kapitālismā valsts ir nemazāk svarīgs instruments dzīves, kā teikt, jautājumu nokārtošanā. Tas ir arī, kā teikt, ir skaidrs, un tas arī ir jāņem vērā, runājot par kapitālisma sociāli ekonomisko formāciju. Nu, mēs jau runājām, ka tehnoloģija attīstība arī nevar veicināt, tehnoloģisko attīstību arī nevar veicināt, jo tas radīs vēl lielāku bezdarbnieku armiju. Atsevišķa tēma, protams, runājot par kapitālisma norietu, ir rietumu cilvēka katastrofa. Kā saka homo occidentalis katastrofa. Lai pārkārtotu visu sociāli ekonomisko formāciju, ir nepieciešami jauni, gudri, izglītoti, pasionāri, enerģiski cilvēki. Nu, rietumu civilizācijā balto cilvēku kontingentā tādu cilvēku šodien nav. Tas tiek atzīts godīgi, ka šajā ziņā ir ļoti lielas problēmas. Jo balto cilvēku kontingents noveco, kā teikt, marazmātisks ir kļuvis, īpaši attiecībā uz eliti, uz valdošo politisko eliti. Tā ir faktiski neizglītota sabiedrība ar augstākās izglītības koračkām kabatos un ar modernu tehnoloģiju, ar dažādiem, kā teikt, telefoniem un dažādiem datoriem. Tā ir tāda ļoti interesanta pretrunīga parādība. No vienas puses arhaizācija, no vienas puses garīgais intelektuālais infantīlisms, un no otras puses šis augstais tehnoloģiskais līmenis. Bet tāds ir šodien rietumu cilvēku portrets. Tā ir faktiski cilvēka katastrofa, rietumu cilvēka katastrofa. Runa nav, protams, par
atsevišķiem, kā teikt, atsevišķiem komponentiem. Jārunāja par rietumu cilvēku katastrofu kopumā. Dzimstības samazināšanos, izglītības krīzi, masu stulbumu. Tā ir sistēmiska katastrofa, sistēmiska cilvēka katastrofa. Kā teikt, tas ir vienots process, no kā, protams, ir atkarīgs kapitālisma liktenis. Citādāk tas, protams, nevar būt. Kā teikt, jau no 90. gadiem, kā teikt, balto cilvēku entuziasms, pasionaritāte ļoti noteikti samazinās, kļūst arvien kritiskāks, arvien lielāka loma ir postcilvēku klātbūtnējiem. Kas bija rietumcilvēks kapitālisma, teiksim tā, ziedu laikos? Rietumcilvēks kapitālisma ziedu laikos jau no paša sākuma faktiski un vēl pat līdz 20. gadsimta vidum pamatā bija cilvēks, kurš gribēja nepārtraukti mācīties. Kurš lasīja ne tikai instrukcijas, bet no Twittera ierakstus, tad Twitteris, protams, nebija, bet viņš lasīja grāmatas, tiecās pēc pilnības, kā mēs sakām, atzina mīlestību un, kā teikt, spēja mīlētiem, dzemdēja bērnus, vēl arī tiecās dzemdēt bērnus, sargāja ģimenes pavārdu, sargāja, kā teikt, tehniku, rūpējās par tehnikas attīstību, rūpējās par rūpniecības attīstību, zinātnes attīstību, mākslas attīstību, rūpējās par universitātēm, par labu izglītību. Tas bija rietumu cilvēksiem. Kas ir, kā teikt, šodienas kapitālisma cilvēksiem? Šodienas kapitālisma cilvēks faktiski ir kaut kas pilnīgi pretējs nekā kapitālisma ziedu laiku cilvēks. Kapitālisma ziedu laiku cilvēks bija, kā jau es minēju, ar ļoti tādām pozitīvām, enerģiskām īpašībām, ar milzīgu gribas spēku, enerģiju, racionāls bija, ar zinātnisku pieeju, profesionāli kompetencija. Pašaizliedzīgs bija, nebija alkātīgs. Galvenokārt tādas īpašības kā racionalitāte, zinātniska pieeja, taupīga pieeja, lai nodrošinātu peļņu, perspektīvas izjūta, domājot par rītdienu, par to, kāda peļņa būs rītdienai, ne tikai par to, ko šodien varēs sabāzt kabatās. Kāds ir šis jaunais kapitālisma cilvēka tips šodien? Seksuāli pārņemts, patērētājs ar klipveidā un haotisku domāšanu, slikti faktiski izglītots hedonists, dzīves baudītājs, absolūti nekonkurētspējīgs šodienas, kā teikt, normālā vidē, kas, kā teikt, ir vēl, protams, uz planētas un tajā skaitā rietumu civilizācijas zemēs saglabājies. Kas attiecās uz Latviju, mēs arī zinām, kāda cilvēki šodien nosaka mūsu dzīvi, vai viņi ir konkurētspējīgi, vai nav konkurētspējīgi, vai tā ir postcilvēku vidē. Protams, atsevišķs jautājums un svarīgs jautājums ir par variantiem, par nākotni, par to, kas notiks, kas būs pēc kapitālisma, transformācijas galējās robežas, pēc kapitālisma, tādā, pilnīga norieta, kas ir gaidāms šajā jaunajā sociāli ekonomiskajā formācijā. Šeit varianti, atklāti sakot, netiek apspriesti daudz. Tas materiāls, ar kuru es esmu iepazinies, neliecina, ka tiktu apspriesti šodien kaut kādi konkrēti varianti. Kā jau es minēju, mēs nezinām, kas mūs gaida. Viens no variantiem ir saistīts ar informācijas tehnoloģiju attīstību, proti ar to, ka apmēram pēc 20 gadiem datoru jaudas būs jau tik lielas, ka varēs ar datoru palīdzību aprēķināt visas ražošanas nepieciešamības, visas cilvēka dzīves vajadzības, veikt, kā teikt, plānotu ražošanu, vispār dzīves plānošanu. Tas, kas notika Padomju Savienībā. Mums bija plāna, sociālisma ekonomika tiek uzskatīta par plānveida ekonomiku. Plānošana bija arī rietumas kapitālisma zemēs. Tikai viņi par to runāja savādākos, kā teikt, terminos.
Nu, padomu sistēma asociējās ar tādu plānveidīgu dzīvi. Padomu plānveidīgums, protams, ka bija ilūzija. Padomu iekārta centās plānot, bet viņa varēja saplānot, daži uzskata tikai 60%, citi 70%. Ir padomu iekārta pati sevi piārēja, ka viņa, protams, 100% visu spēja saplānot. Viņa nespēja saplānot, jo nebija tīri pateikt iespējams to visu saplānot, jo nebija tāda tehnoloģija, nebija, kā teikt, cilvēka, kā teikt, tīri cilvēka prāts un cilvēka potenciāls neļāva 100% visu to saplānot. Datortehnikā pēc apmēram 20 gadiem būšot tik jaudīga, kā varēs visu saplānot. Un tad es saku, ka varbūt šī nākamā sociāla-ekonomiskā formācija būs atkal sociālisms jaunā variantā. Paldies!